Bērnu slimnīca ir vienīgā slimnīca valstī, kur medicīniskā palīdzība tiek sniegta pamatā bērniem. Un visu dažādo medicīnas nozaru centrā ir arī radioloģiskā diagnostika, kas ir ārkārtīgi būtiska pacienta diagnozes noteikšanai. Aizsardzība pret ionizējošo starojumu bērnu praksē ir svarīgāka nekā strādājot ar pieaugušajiem, jo bērni ir jutīgi pret ionizējošo starojumu un apstarošana palielina dzīves laikā iespējas saslimt ar vēzi. Tādēļ visi pasākumi, kas samazina ionizējošā starojuma ekspozīciju bērniem, ir ārkārtīgi būtiski, un tas ir tas, ar ko mēs šeit bērnu slimnīcā nodarbojamies. Aizsardzības pret ionizējošo starojumu pamatelementi ir pamatojums, optimizācija un ierobežošana. Ionizējošā starojuma dozes mēs mēģinām turēt pēc iespējas zemos līmeņos. Tās dozes, ko bērnu slimnīcā saņem pediatriskie pacienti, ir Eiropā pašas zemākās. Valsts vides dienests augstu vērtē veselības iestādes, kas savā darbā izmanto jaunākās tehnoloģijas. Un ar šo tehnoloģiju ieviešanu īpašu vērību velta tam, lai tā būtu droša videi un arī cilvēku veselībai. Pēdējā gada laikā slimnīca ir ieguldījusi liels resursus, lai uzlabotu radiācijas drošības jomu un tādējādi stiprinātu radiācijas drošības kultūru iestādē. Paldies slimnīcai par paveikto darbu, par sadarbību un par radiācijas drošības jomas pilnveidošanu. Šajos pēdējos 10 gados, kopš mēs esam izveidojuši un ieviesuši šo radiācijas drošības kultūru, mēs paši arī esam uzkrājuši ļoti daudz zināšanu par labo praksi, veicot bērnu radioloģiskos izmeklējumus saistībā ar diagnostisko radioloģiju, un mēs esam arī aktīvi daloties šajā zināšanās ar pārējo radiologu un radiogrāferu profesionālo kopienu.